Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 4. grāmata. 5. nodaļa. Vēls viesis. Beidzot tuvojās ziema, kas šogad ilgi bija kavējusies. Vakar uzsniegt pirmais sniegs, un šodien bija sācies stiprs sals. Niedola muižā namene, sēdēdama vakarā ar namiķi savvaļā pie kuknes loga, it ziņkārīgi un ar patiku noraudzījās, kā sals puķoja dažādām puķēm, loga rūtis cieti. Tāds skats šī rudenī nebija vēl redzēts. Gandrīz jau visas rūtis aizpuķotas, nekā nevar ārā redzēt, tikai mēnesis vien kaut kur pāri rīs jumtam caur noledotām rūtīm nomanāmas bālu spīdam. Zvaigznīti nevienu nekur vairs nevar saredzēt, teica namene. Arī koki dārzā, akas svīra lēdara galā un pats lēdars, visi uzreiz kā pazuduši. Šodien pusdienā vēl visu, ko redzējām pa logu, kas ir ārā. Nu, aiz aizsalušiem logiem būs sēta un viss ārs no mūsu acīm šķirti, varbūt līdz pat pavasarim, ja pa starpām neuznāk ilgāks mīksts laiks ar stipru atkusni un lietu. Ak, ilgi nāksies gaidīt, līdz atkal iekšas dzīve nebūs tā šķirta no āra dzīves, kā tas notiek ziemā. Ziemas laiks? Ko tur var gribēt, ko domāt? Ziemu nevar būt vasara, un vasaru nevar būt ziema. Vasaru logi caurām dienām stāv vaļām, un mušas skrej iekšā ārā. Ziemu logi nevien pastāvīgi stāv cieti, bet dažu gadu aizsaluši nedēļām un mēnešiem ilgi, tā kā nekā pa logu neredzēsi, kas ārā ir, kas nav. Tā tas no laika gala nolikts, un citādi nevar būt. Gudri noteica namiķis, kā pamācīdams nameni. Dzirdēja priekšnamā durvis verām, kādu tur ienākam, un tad dauzām kājas pie grīdas. Diezin, kas tur nāks iekšā tāds nobridies, kad dengti piecērt zābakus pie grīdas, izdams sniegu no kājām nost, ierunājās namiķis. Varbūt vagaris nāk parunāties ar saimnieci, kam citam darbdienā būtu zābaki kājās, minēja namene. Ej, niekus, kur tev vagaris netālu no sava ērbērģa, pa skaidru tīru taciņu atnākdams būtu tā nobridies, ka sniegu vien nevar no kājām notauzīt. Pagaidi, bet klau, taustās gar durvīm, ir svešnieks, nezin, kur klabata, un tumsā nevar sagrābstīt, ej, ielaid. Kad meita durvis atvēra, kuknē ienāca svešs vīrietis, kā likās jau pusmūža gados, ģērbies parastā ziemas apģērbā, zābakiem kājās un zaldāta cepuri galvā, no kam bija vērojams, kad es agrāk dienējis zaldātos. Padevis labu vakaru, svešnieks sacīja, vai saimniece mājās, vēloties ar saimnieci runāt. Tagad, kad ienācējs bija nojēmies cepuri, nolaidis uz leju savu puskažoku apkakli un slaucīja savus piesarmojušās ūsas, meita ievēroja, ka tas pēc visas nešanās bija dengts vīrietis un labi izskatīgs. Kas tas tāds bija, nevarēja, protams, zināt. Nekur un nekā nebija arī noredzams un nozināms, ka tas būtu jau precējies. Bet meitām jāizmanās laimi ķert, kur vien tā, šādā vai tādā veidā šķietama tūmā. Varbūt šis svešnieks tiešām ir vēl neprecējies, un ko var zināt, varbūt tas viņā ieskatās. Tā meita samanīgā prātā ātri sevi vēroja un tālāk laipni smaidīgā, maigā valodā teica. Ir mājās, ir. Lūk, tu nāciet ēdamā istabā un te uzgaidīsit. Es tūliņ pasaukšu saimnieci. Un žigli kustēdamās, un tik viegli patecēdama, kā namiķis nemaz nebija paradis šo tūļīgo meitu redzēt, tā atvēra ēdamās istabas durvis, ātri sadabūja sveci, iededzināja to un nolika lukturī uz galda, atkal laipni un lipnīgi runādama. Iededzināju sveci, lai jums nav jāsēd tumsā. Āre, piesēdieties tepat pie krāsnes uz mūrīti, te ir silts. Ārā tagad stipri salst. Žiglā mīlīgā meita pazuda tuvējās durvīs. Drīz tā izteicās atpakaļ, pavēstīdama, ka saimniece tūliņ iznākšot. Tad atkal aicinādama un it kā iedrošinādama svešinieku, lai tik sēžot pie siltas krāsnes, pati izgāja atpakaļ kuknē, durvis aiz sevis aiztaisīdama. Saimniece iznākdama ļaužu ēdamā istabā, sveces svājā gaišumā pūlējās saskatīt svešinieka seju. Tomēr piegājusi tam tuvāk un redzēdama to pavisam svešu cilvēku, jautāja, ko jums vajadzēja, un no kurienes jūs esat? Svešnieks tagad savukārt paspēra soli saimniecē tuvāk, ievacādamies. Mani nepazīsti?
Viņa paņēma no galda lukturi ar sveci, pacēla to pretī svešnieka sejai, pāris acu mirkļu tani ieskatījās un tad paklusā balsī, īsi un sausi, atteica, nē, nepazīstu. Tagad svešnieks ierunājās stiprākā dobjākā balsīm. Cieba! Tu mani vairs nepazīsti? Saimniecei izkrita sveci ar visu lukturi pie zemes, tomēr neapdzisa, un svešnieks saliecies un žigli to paņēmis, nolika uz galda. Dažus acu mirkļus saimniece stāvēja kā pamiruse, nesajēgdama, vai viņa pēkšņi uzmodusēs no kāda ilga sapņa, ja vai viņai tik uzreiz uznācis kāds pavisam savāds sapnis, par kuru viņa nezina vai priecāties vai bēdāties, un no kura gribētu uzmosties, bet trūkst spēka sapņa valgus nokratīt un atvērt acis. Tomēr drīz vien viņa sajēdza, kā atrodas nomodā, un nav vairs jāuzmostas, jo acis ir jau vaļām, un viņa raugās un redz sev priekšā, tik tuvu sev priekšā, to cilvēku, pie kura visus šos gadus domās bija pastāvīgi atradusēs, ar kuru garā bija dzīvojusi visu savu dzīvi, bet kuru jau sen bija ticējusi mirušu, un ar kuru šī pasaulē nekad vairs nebija cerējusi redzēties. Matīs! Matīs! Mans Matīs! Viņa pārsteigumā un priekā gandrīz sastingusi, un ar gluži aizrāvušos balsi tikko dzirdami dvesa piegājusi svešiem vīrietim pavisam klāt un lūkodamās tam acīs. Vispirms pazinu tevi tikai no balss, kad tu saugdams mani par ciebu ierunājies stiprākā, dobjākā balsī, bet nu redzu arī no acīm un visiem ģīmja pantiem, ka tu esi Matīs. Ak, Dievs, Dievs, kas tu būtu domājis, Matīs, mans Matīs? Priecīgi iesmiedamās viņa spieda savu asarās pārplūstošo seju tam pie krūts. Cieba, te es tevi nu atrodu, un tu esi tā pati citreizējā ciebele, mana jautrā, priecīgā meitene, mana pazudusē Līgava. Viņš izsaucās viņu apkambdams un ar vienu roku atliekdams viņas galvu atpakaļ, lūkodamies viņai sejā un acīs, it kā pūlēdamies saskatīt tur savas agrākās meitenes vaipstus un smaidus. Šī seja bija citāda nekā toreizējā, tā bija pilnīgāka, tuklāka, bet acis tās pašas. Jā, ciebas acis, ciebas mīlīgais skats, arī mati tādi paši skaisti, kā toreiz, tikai vēl lieliskāki. Viņš priecājās, glāstīdams viņas lielā kaudzē ap galvu savītos matus. Te mani nesauc par ciebu, neviens te nezina, ka man tāds vārds. Te mani sauc par Ievu, vai atkal par saimnieci, vai saimnieces kundzeni. Ak jā, tevi sauc par saimnieces kundzeni, bet kur tavs kungs? Izbraucis uz veselu nedēļu. Tu esi atnācis īstā laikā, mēs tagad būsim vieni paši. Bet kur tu izcēlies, no kurienes tu nāc? No lāču bitēm. No lāču bitēm, tad tu visu zini par mani. Zinu, māte izstāstīja. Viņš teica sausā balsī, izlaizdams viņas no rokām un runādamies it kā no viņas nostāk. Bet viņa paņēma to pie rokas un veda citā istabā, teikdama, nāc, iesim iekšā, tur būs siltāks, varēsi noģērbties. Un ievedus to citā istabā, viņa paņēmusi viņa cepuri, nolika to, tad pogāja vaļām tam kažoku, vilka to nost un palīdzēja viņam noģērbties. Nosēdinājusi savu viesu krēslā, novilka pate tam arī zābakus, kā to citkārt bija redzējusi zemnieku sētā, kad saimnieks vakarā pārbrauc no darba vai ceļa ar sasalušiem apaviem, tad neviens cits kā pate saimniece metas tam palīgā, noauj kājas un citādi to apkopi. Tā arī viņa tagad darbojās ap savu viesu. Novilkuse zābakus un samītās augstās zeķes, mauc tam kājās sausas siltas zeķes, un tad pasniedza mīkstas istabas kurpes. Šī ir tava istaba? Viņš vēcēja skatīdamies apkārt, kamēr viņa darbojās ap viņa kājām, neļaudama pašam nekā darīt. Nē, tā ir kunga guļamā istaba. Man ir tepat blakām, rau aiz tām durvīm. Te guļ mans vecis, un šonakt, tu būsi tas vecītis, kas te gulēs. Kur tad tavs kungs aizbraucis? Jelgavā. Ak, tu mans mīļais Matīsiņ, mans zelta mačiņ. Vai mēs to bijām domājuši, ka vēl kādreiz redzēsimies šinī saulē? Un te nu tu man beidzot esi.
Bet es vēl nekā par tevi nezinu. Kur tu tik ilgi bijis? Kā tev klājies? Par maniem likteņiem un manu dzīvi tu dabūji zināt jau no mātes. Pastāsti no man kaut visā īsumā, kā labi tu tik lēti nenāc mājās. Tik drusciņ pagaidi, es likšu klāt galdu, ēdīsim vakariņas, tu būsi izsalcis. Pavilkuse zvaniņu, viņa steidzās otrā istabā, kur dzirdēja kādu ienākam, un viņa deva namenei pavēles, kas jātais vakariņās, bet galdamētē teica, lai uzniekot uz galda sarkano vīnu un rumu. Liekas, tu te rīkojies kā lielajā gastūzī, teica Matīs, ienākot viņa atpakaļ. Bet rumu un groku es nedzeru. Ja nu, kādu glāzi vīna. Trūkt man te nekas netrūkst, tas tiesa. Tomēr rīkojos allašprātīgi. Bet šovakar, kad pēc tik ilga laika tu esi mans viesis, tad nu gan gribu tevi godam uzņemt un labi pacienāt, kā jau savu citreizējo vīriņu. Atceries, kā mēs toreiz saucāmies, kad atnāc svētnaktīm pie manis vai kad citur, kur satikdamies divatā. Tu mani dēvēji par savu sīviņu, es atkal tevi par savu vīriņu, un abi tā gaidījām to laimīgo laiku, kad varēsim tie būt viens otram. Bet iznāca dzīvē pavisam citādi. Tagad, jau laikam šis ir tavs vīriņš, viņš teica, paņemdams rokā kāda veca vīra portreju, kas bija rāmī nolikta uz galda. Jā, tas jau viņš ir, mans labais vecītis, viņa atteica nosargdama un it kā nokaunēdamās. Liekas dūšīgs vecis. Kas šis par dūšīgu? Vecs čačiņš. Bet tāds viņš ir, un viņam laba sirds. No tevis pašas nav nevienas bildes. Ir gan, vēlāk parādīšu. Viņa pazvanīja kalponi un lika kamīnā iekurt uguni. Tad pastūma pret kurošo suguni divi mīksus atzveltnes krēslus, vienā iesiedināja viņu, otrā iesiedās pate, un tad aicināja viņu pastāstīt savu pagājušo dienu dzīvi, un arī visu pagājušo gadu dzīvi. Un viņš stāstīja tai īsos vienkāršos vārdos, kā zaldātos tiklīdz izcēlies karš, tas pulks, kurā viņš dienējis sūtīts kara laukā, bijis ilgāku laiku kaujās, pa divi lāgi ievainots, bet abas reizes viegli, izveseļojies un gājis atkal frontē, trešoreiz gan ievainots smagi, labajā kājā, un tad turki viņu sagūstījuši un aizveduši līdz saviem ievainotajiem Turcijā. Pēc dažiem mēnešiem kājas atzījusi, bet nevarējis tikt vairs atpakaļ. Turki sagūstītos paturējuši par saviem pavalsniekiem un likuši pie darba. Tā nodzīvojas tur gandrīz 5 gadi. Beidzot izdevies ar kādu krievu kuģa ļaužu palīdzību slepeni iekļūt viņu kuģī un pārbēgt Krievijā. Karklausībai atzīts par nederīgu, tamdēļ, ka labā kāja palikuse no ievainojuma pastīva un mēnešu griežos sāpot vēl tagad. Tad uzsācis ceļu uz dzimteni, laiku pa laikam uzturēdamies vienā vai otrā pilsētā, meklēdams darbu un pelnīdamies. Tā atkal pagājuši gadi. Beidzot, priekš 2 nedēļām pārlīgojas Bruģu muižā. Vecāks un brāli atradis dzīvus, nogais arī Ļāču bitēs. Tur dabūja zināt, ka viņa tagad esot Niedolu muižā pie ļoti laba kunga par saimnieci. Māte arī pateikusi, ka viņa citreizējai Ciebai esot jau 2 bērni. Jā, 2 dēli, viens 5 gadi, otrs tik gadu vecs. Klusā balsī viņa to pārtrauca. Bet laulājušies nesat? Nē. Viņš labprāt būtu ar mieru to darīt, bet negrib aizkaitināt savu dēlu un citus radus, un es viņu arī uz tām nespiežu. Domāju, ko man vairs var līdzēt laulība ar viņu, kad mana dzīves laime jau tā kā tā ir izpostīta? Kā izpostīta? Tu taču tagad atrodies tādā laimē, kur nekas netrūkst. Tava māte arī teica, tu sēdot tikpat kā pašas laimītas klēpī. Ak, ko māte! Savāķi tu viņas domas, viņas teikšanu un manas domas. Viņa tik spriež, kad pārticība, laicīga labklājība, tad jau ir laime un viss. Un ko tad tu vēl vēlies? Un mana sirds? Un kas tad tai trūkst? Tu to jautā. Tu, Matīs, vai tu vairs nezini, ka tu esi mans Matīs, es tava Cieba, un tu man trūksti? Jā, tu. Visus šos gadus esmu tevis ilgojusies, alkusē tavas mīlestības, kā bada cietējis pēc maizes kumos, es ilgojos tevis. Un beidzot, pēc tik daudziem gadiem reiz tu pāradies, bet tu zobojies par mani, prasīdams, kas manai sirdī trūkstot. Matīs, kamdēļ tu esi tāds?
vai tu neesi vairs mans agrākais Matīs, mans mīļais labais puisēns, kāds bija citkārt? Mana sirds bijusi visu šos gadus augsta, sasaluse, kā ledū. Un tu, manas sirds kausētājs, negribi visu to sildīt, viņas ledu kausēt, bet gribi arī vēl savukārt to saldēt un apledot. Matīs, vai esmu to pelnījusi, tad labāk nemaz nebūtu man rādījies, ja tu tā runā un izturies. Tāds tu manu sirdi nomirinājis pavisam un nobeigsi mani nelaikā, tā kā nedabūšu nemaz savus bērniņus izaudzināt. Un viņa sāk šņukstēt. Cieba, ko mums vairs runāt par laimi, par sirds atzišanu un augstumu, kad viss ir izpostīts, iziris, un nekas nav vairs glābjams, teica Matīs, aplikdams roku viņai ap vidu. Ne es vairs esmu citreizējais Matīs, ne tu citreizējā Cieba, es esmu kara briesmas pārcietis zaldāts, invalīds, tu esi tikpat kā cita, sieva, tu esi gadiem ilgi dzīvojusi ar viņu, tev jau bērni no viņa. Jā, es esmu tā vainīgā, tas tiesa, vismaz tev tā tas izliekas. Bet Matīs, ko man bija darīt? Izstāstīšu tev savu likteni, šoreiz tikai īsos vārdos. Māte tev laikam neko tuvāk nestāstīja. Nē, viņa noraidījās, teikdama, tu jau man visu izstāstīšot. Nu ja, to nu darīšu. Redzi, toreiz, ejot uz rumsām lūgt radus kāzās, man ceļā uzbruka dienas laikā laupītāji, aizspieda man muti, aizsēja acis, iesvieda mani ratos un aizveda prom. Kas tie bija? Kā izskatījās? Kas mani pirmie sagrābi, bija laikam pašu cilvēki, jo bija aizsējušies ģīmjus. Tie citi bija čigāni, vīri un sievas. Brauca ilgi un tālu, nezinu kur. Kad beidzot apstājāmies, bija jau tumša nakts. Mani izcēla no ratiem un piekodināja izturēties klusu un mierīgi, citādi uz vietas mani noduršot. Un kāds garš, bļaurs čigāns pagrezoja man gar acīm spūžu dunci, kādu lieto lopu kaušanai. Cik otrā dienā varēja novērot, bija aizvesta tālu lejšos, kādā žīdu miestā, jo no tālēm leitiski un žīdiski vien dzirdēja runājam. Es atrados kādā vientulīgā ēkā, liela dārza vidū. Bija ieslodzīta mazā istabiņā, kurai loks stāvēja aizslēģots dienu un nakti, un nekā nevarēju redzēt, kas ārā notiek. Ēdienu man padeva čigānu sievas, bet durvis pastāvīgi apsargāja vairāk čigāni. Nevarēju saprast, nespēju iedomāties, kāpēc esmu tā slepeni aizvesta un kāpēc tur mani tā tura. Uz visiem jautājumiem nekā neatbild, uz visiem pieprasījumiem nekā nesaka, tik uzsauc, lai stāvot klusu. Ja būtu žīdi mani sagūstījuši un tā turējuši pagrabā, būtu domājusi, ka grib mani nokaut, lai dabūtu kristīgo asinis macēm, lai gan lieldienas bija jau garām un nākošās lieldienas vēl tālu, bet mani zadzēji un kaklakungi bija čigāni, kam nevarēja saprast, kas tiem ir ar mani prātā. Trešā dienā ienāk pie manis pagraba istabiņā, vai zini kas? Nu, tu nevarētu iedomāties. Bruģu muižkungs. Matīs iepliet acis. Jā, Bruģu muižas lielais valdnieks. Un pasaka man īsi un gaiši, viņš gribot mani par savu mīļāko, es esot skaista meitene, viņš esot mani ieskatījies, nevarot bez manis dzīvot un tam dēļ. Dzirdēdams mani taisamies precēties, negribējis zemnieku puisim tādu kumosu novēlēt un es devis čigāniem mani nozakt. Ja es būšot prātīga un viņu mīlēšot, man klāšoties labi, likšot ierīkot tur tālā miestā man labu dzīvokli, došot zīda drēbes un citādus labumus. Bruģu muižas pagraba meitas viņam vairs nepatīkot, kamēr mani ieskatījis. Un tāpēc, esot gatavs darīt visu, ko es vien vēlos, lai tik es atkal darītu, ko viņš vēlas. Bruģu muižkungs turpināja. Kādu gadu es varēšot dzīvot Leišu miestā, kur viņš mani iknedēļas apmeklēšot. Pēc tam domājot braukt atpakaļ Vācijā, kur tad mani ņemšot līdza. Kad es dievodamās noteicu, ka tas nekad nenotiks un ka drīzāk esmu gatava mirt, nekā padoties viņa nolūkiem, kur tad viņš kļuva bargs. Teica, kā tevi es nekad vairs neredzēšot, jo tu noiešot zaldātos un atpakaļ bez 25 gadi nepārnākšot. Tātad visas cerības un tevis gaidīšana būtu velta, un pate tik iekristu nelēmē, jo no viņa nagiem vaļam tikpat netikšot, to lai nedomājot.
Kad viņš ko iegriboties, tad vajagot tā būt. Tā tas esot viņa dabā, un mani viņš dabūšot par savu. Ja ne ar labu, tad ar varu, un tad es vaļām vairs netikšot nekad. Turēšot mani timbā, līdz es tur nobeigšoties kā novārdzināta kaķe. Beidzot deva man dažas nedēļas laika apdomāties. Tad atkal ieradīšoties, un ja es nebūšot vēl nākuse pie prāta, tad viņš gan zināšot, ko darīt. Piekodināja arī, lai nedomājot uz beigšanu. Ja tas arī izdotos, tikpat dzīva es nepaliktu. Viņa samaksāti ļaudis mani uzmeklēšot, kaušu es diez, kur atrastos, un vai nu mani nokaušot, vai noslīcināšot. Tā mani tur saturēja gandrīz 3 mēneši. Viņš vairāk reizi ieradās, tomēr ar varu man neko neizdarīja, laikam tam ne, ka es solījos tad pati sevi nonāvēt. Un to vārmāka laikam negribēja, pie tam būdams varbūt pārliecībā, ka agrāk vai vēlāk tam izdosies manu pretestību salauzt un manu prātu tik tālu locīt, ka pati tam atdošos. Kādu dienu ienesa man ēdienu veca pazīstama čigāne, saukta mazā Janīte. Divatā vien esot, jēmos to visā klusumā lūgt un pierunāt, lai palīdz man tikt no šīs timbas ārā, solīdamās tai mūžam būt pateicīga un maksāt cik vien spēdama. Viņu arī kustināja manas lūgšanas un asaras, un beidzot viņa ļāvās pierunāties. Nākošajā naktī, kad vīri, kas priekšnamā gulēja un mani apsargāja, bija iemiguši, Becenīte klusu attaisīja logas lēģus, klusu jo klusu es atvēru logu, izkāpu ārā, un tad abas žigli un manīgi laidāmies projām. Janīte nāca man līdzā, vai pareizāk sakot, veda mani, jo pati jau es nezināju ceļu. Tomēr ne uz bruģu muižu, ne uz savām mājām nedrīkstēja iet. Bija jābaidās, ka visvarnais muižkungs neliek izpildīt savu briesmīgo solījumu. Sadomāja tālāk bēgt uz Vadakstes muižu, uz kurieni bija aizprecēta cienīgās godā man labi pazīstamā Lote. Domāju, tā zinās kādu padomu. 4 dienas iedamas pa mežu un malu ceļiem un slapstīdamās pa krūmiem un lejušu sētām ciemiem un ceļu prašņādamas, beidzot nonācām Vadakstē. Izstāstīju savai pazīstama cienīgai visu savu bēdu likteni. Uz mājām iet arī viņa man nevēlēja, būdama tanīs domās, ka varenā muižkunga vārdi nav varbūt visjemami par joku, bet viņu kur sūdzēt? Kas to lai varēja uzjemties? Un vēl kādas zemnieku skuķas dēļ. Viņa mani paturēja pagaidām pie sevis par kalponi. Norunājām nevienam nekā tuvāk par mani nestāstīt, un mani saukt nevis vairs par Ciebu, bet par Ievu. Man bija viena manta, kur es palieku, jo dabūju dzirdēt, ka tu esi nogājis zaldātos, un mūsu savienošanās tātad izjukuse. Vadakstes cienīgā aizsūtīja manai mātei pakaļ it kā kādās sievu darīšanās. Tā, māte atnāca Vadakstē, dabūja manu likteni zināt, un viņas bēdu dienas beidzās. Norunājām, ka viņa vienam nekā neteiks par manu atrašanos, lai varmāk nedabūtu uzzināt, kur es atrodos, un lai es varētu dzīvot mierā un drošībā. Tā es visiem citiem biju un paliku uz pazuduse, un ļaudis vēl ar vienu brīnījās, runāja, minēja un prātoja, kur gan skuķi varējusi palikt. Arī Vadakstē dzirdēja šādas valodas. Nākošā vasarā muižā atbrauca Niedolu lielskungs. Tas mani redzēja, un es biju viņam iepatikusies. Viņš bijis savā muižā, un es apkārt nepazīstams kā liels meitenieks. Laikam bažīdamās, ka es arī nesajūtu, ko par viņa nelabo slavu, un tad varbūt baidīšos iet uz turieni, vecais sieviešu medinieks bija izgudrējami ieteicis Vadakstes cienīgai, ka viņa muižā esot vajadzīgas veselas 3 meitas, un uzdevis tad Lotes lielmātei tās viņam apgādāt, bet vienai to starpā esot jābūt man. Tā mēs tur aizbraucām, 3 vadakstnieces. Tik vēlāk izrādījās, ka vajadzīga bijusi vienīgi es. Tās 2 tik man pašai par krāpšanu un citiem par acu mānīšanu. Drīz man vecis atklāja savu mīlestību. Nu tikai redzēju, kur esmu iebraukuse, sapratu, kas man draud. Nu, bet ko man bija darīt? Iet projām, bet uz kurieni? Mājās nedrīkstēja vēl rādīties. Gan bez mājām un bez bruģu muižas pasauli ir vēl plaša. Tā domāju, bet man tā nezināma. Paliku tad šepat un nolēmu, ja citādi neies, padoties savam liktenim. Domāju, arī varbūt rodas ar laiku kāds padoms, un ja ne, lai notiek, kas notikdams ar mani, kad tik varētu tevi glābt. Rau man nāca prātā, ka šeienes liels kungs, ja viņš mani tā mīl,
varēs varbūt izvadāt tevi no zaldātiem, jo kungiem taču ir liela vara. Jēmos un iestāstīju viņam, ka man radinieks noņemts zaldātos un ka tas ļoti gribētu tikt mājās, tamdēļ, ka saderinājies ar manu māsu un tā nu pagalām nelaimīga. Noteicu arī viņam, ka esmu cieši noņēmusies ātrāk nekļūt viņam par mīļāko, kamēr viņš nedarīs visu, kas vien iespējams, lai mans radinieks tiek atsvabināts. Viņš bija tā ar mieru. Rakstīja karavaldei uz apriņķi un tālāk likdams meklēt tevi augšām un solīdamies tevi izpirkt. Bet dabūja atbildi, ka tu esot aizsūtīts karā. Rakstīja tad uz turieni. Gadījām abi ar nepacietību kādu ziņu. Es atbildi no tevis, viņš manu mīlestību. Gāja mēnesis pēc mēneša, nenāca nekāda vēsts. Viņš man atgādināja turēt vārdu, jo esot darījis visu, ko zinājis un iespējis, bet ja tas viss nekā nelīdzot, tā nesot viņa vaina. Es izlūdzos gaidīt vēl vienu gadiņu. Viņš bija tik labs un mīļš un gaidīja. Pagāja arī tas gads, vēl ar vien par tevi ne ziņas, ne miņas. Nu tā zuda visa mana cerība. Bet viņš ceļos nometies, lūdza manu mīlestību kā ubaks kādu lielu dāvanu, kā ļaundaris apžēlošanu. Tas man bija kas negaidīts. Tā atļaut sevi lūgties, nē, to nedrīkstēju. Tas man šķita kas nedzirdēts, un tad es paliki par viņa mīļāko. Jā, tad es viņam atdevos. Čukstēja Ieva, aizspiedusi acis ar abām plaukstām, bet tas nu jau sen. Jā, tas nu jau sen, klusi atkārtoja viņas teicienu Matīs. Un mani tu pēc tam aizmirsi. Tevi aizmirst. Matīs, ko tu atkal runā? Viņa izsaucās atņemdama plaukstas no acīm un paskatīdamās uz viņu ar savādu it kā izbijušo skatu. Neviena dieniņa nav pagājusi, kad savās domās nebūtu bijusi pie tevis un ar tevi. Arī tad, kad gulēji savam vecim rokās. Matīs, Matīs, kā tu par mani zobojies un mani nesaproti? Vai tu domā, ka man bija viegli pārlaust savu sirdi un kļūt citam par mīļāko? Ko es cietu, kā es mocījos viņam atdodamās, bet tevis ilgodamās, pie tevis domādama. Nē, tu es vārdos nevaru izteikt. Istabā ieskrēja tekātnis puisēns, jautrs un priecīgs. Rau mans dēls, mans Pauls, mans zvaunis. Pauli nāca dot svešiem ciemiņam roku. Viņi skubināja puisēnu, un tas pienācis klāts, sniedza Matīsam roku. Skaists puika. Matīsam, kā nevilšu, izzagās pār lūpām. Ieskaties, kādas acis. Tumši zilas. Puisēns paprasīs mātē, kur viņa jaunais zirdziņš, drāzās atkal atpakaļ savā istabā, bet viņa, noskatīdamās tam pakaļ, teica, jā, acis tavas, kas tavas, tik mati ir pēc maniem, bet viss sejas veids gluži kā tavs. Vispār man liekas, kā arī tev puisēna gados būs bijusi tāda pat daba, gaita un nešanās kā viņam tagad. Es tev saku, man tā vien šķiet, ka nākdams jaunekļa gados viņš būs gluži tāds, kā tu biji toreiz, kad mēs iepazināmies. Savādi. Tu pa šiem gadiem esi iedzīvojusies puikā, un mani, kas visu laiku bijis pavisam citā pasaules malā, gribi nu noteikti gandrīz par viņa tēvu. Nu, tu pats redzi, ka es nerunāju tukšus niekus. Mana sirds, mana dvēsele pastāvīgi bijusi pilna tava tēla. Tālāk arī mans dēls acities tavā izskatā. Tvīgdama un nīgdama domās pēc tevis, es tā sajūsminājos, aizrāvos, un reiz gandrīz jau aizmirsos satiksmē ar šejienes jauno skolotāju, un otreiz atkal ar kādu citu vienkāršu, bet dengtu jauniekli. Tamdēļ, ka tie abi man atgādināja tevi, lai gan ne ar izskatu, bet ar savu jaunību, dengtumu un krietnumu. Var sakot, kur ko labu un patīkamu redzēju, tūliņ tu man nāci prātā, lai gan biju tikpat kā cita sieva un dzīvoju tikai ar to. Tagad pavēra durvis galda meita un ziņoja, ka vakariņas gatavas un galds apklāts. Ieva aicināja savu viesu no vakariņās, meita tūliņ atlaizdama pie miera, teikdamās iztikt pie galda bez viņas. Turot vakariņas un iebaudot pa glāzē vīna, viņi savā sarunās aizklīda atpakaļ pagājušajos laikos, atgādādamies visu, ko toreiz bija piedzīvojuši un ko tagad tā patika pārunāt. Kā ceļā satikušies, kad viņa vedusi aklo reģi, kā tad slepeni bučojušies,
bet aklais tomēr pamanījis un gribējis Matīsu piekaut, domādams to par nekaunīgo mauši. Pieminēja arī to nakti, kad bruģumuižā sabraukuši svešie prinči, un kad meitām bijis jāiet gulēt tiem klāt. Kā tad viņa bailēs aizbēgusi pie mātes? Tagad par visiem toreizējiem notikumiem varēja nosmieties ar vieglu sirdi, sevišķi par to joku, ka prinči un citi ballenieki viņus divus saguldījuši kopā, kā jaunu pāru kungu gultā. Ai, to lielisko, trako dzīru nakti! Kā tik toreiz gājis? Cieba. Mēs toreiz bijām vēl tik jauni un patiesībā abi vēl diezgan lieli muļķi. Bet tomēr visām klizmām tikām veiksmīgi pāri un bijām tik laimīgi. Izsaucās Matīs, pieskandinādams savu glāzi pie Ievas glāzes, to izdzerdams un Ievu noskūpstīdams. Jā, sevišķi tā trakā balles nakts bija brīnišķīga, teica Ieva, arī jautra un priecīga. Es jau domāju, nu vairs netikšu vaļām no jaunākā prinča nagiem, jo viņš mani pie sevis vien turēja, un saimniece mani vēl pastāvīgi stumma tam klāt. Bet cik jauki iznāca. Taisni mūs divus pašus saguldīja Elsiņa lielmātes gultā. To mēs neviens nebijām ne sapnī sapņojuši. Matīs, uz to mēs patiesi varam vēl vienu glāzi iedzert. Viņa atkal izdzēra savas glāzes, skūpstījās apkampās un sauca viens otru par ciebu un mači, gluži kā tas bija daždien noticis sen pagājušās dienās. Abi jutās jautri un it kā jaunāki, jo no iebaudītā vīna bija viņu prāti uzbuduši, viņu sirdis atkal redzēšanās priekā un laimē kā atkusušas. Ieva pat ieminējās, šonakt viņi atkal esot tāpat kā toreiz, tajā trakajā naktī, jautri, priecīgi un laimīgi vieni paši kopā, tikai ne vairs vienā istabā, bet varot iet pa visām istabām un darīt, kas patīkas. Jo viņa te esot saimniece, un nec kādi prinči, ne cits, kas nevarot viņš šeit traucēt. Visas kungu istabas viņa noslēguse no iekšas puses, un neviens te nevarot ienākt. Jā, viņi esot te gluži vieni paši, tīri tāpat kā Ādams ar Ievu paradīzē. Jā, cieba, tā gan ir, bet tu vairs neesi mana, par kādu es tevi toreiz turēju un ticēju. Tagad tu esi tikpat kā cita vīra sieva, rau tā veča, kā bilde te uz galdiņa redzama. Kas es viņam par sievu? Kas viņš man par vīru? Izsaucās sieva bezbēdīgas iesmiedamās. Tu esi patiesībā mans vīrs, kā tevi jau tos laikus divatā dēvēju. Viņš tikai pats iespiedās mūsu starpā. Viņa sieva es neesmu arī tagad, es taču neesmu viņam pielaulāta. Tev ir vecākas un pirmākas tiesības uz mani, un tālāk varam darīt, ko gribam. Mīļā cieba, tu runā gudri, droši un patiesīgi. Viņš tik iespraudies mums starpā, tas ir tiesa. Tomēr mēs šeit satiekamies tikai uz īsu brīdi. Mūsu ceļi ir šķirti, un tādi tie paliks arī turpmāk. Mums nav bijis vēlēts kļūt laimīgiem. Uz mūžu gan ne, tas taisnība. Bet prieks paliek prieks. Ja nevar to sagūt uz visu mūžu, labi arī jādabon to satvert uz vienu otru reizu. Mīlestības prieks un laimība, kaut arī tikai īsu brīdi baudīti, ir tas nevīstošais dzīves ziedonis, kas atmiņās zied vēl līdz vecuma dienām, padarot cilvēka mūžu jauku un palīdzot vieglāk pārciest visas bēdas un raizes. Atceries, kā mēs jaunās dienās, kad svētnaktīm atnāci lāču bitēs, priekā trīcēdami, drebēdami gulējām viens otram rokās, sargādami savu laimi un taupīdami to līdz tai dienai, kad tā būs vēlēta. Bet mēs to nesagaidījām. Un mums pēc ilga laika šāds brīdis pienācis, kur drīkstam viens otram piederēt, un aplamnieki mēs būtum, ja to laistum, tāpat garām kā toreiz. Viņa apklusa it kā pati saraudamās par saviem vārdiem. Paskatīdamās uz Matīsu, viņa redzēja to sēžam domās nogrimušu, varbūt kavējoties senu dienu atmiņās. Viņas pēdējos teicienus tas nebija laikam dzirdējis, ja vismaz nebija tos ievērojis un sapratis. Ja tu vairs negribi ne ēst, ne dzert, tad celsimies augšām un iesim atpakaļ otrā istabā, viņa teica, iztraucēdama Matīsu no dziļajām domām. Viņa iegāja tur un nosēdās uz dīvāna. Tu man pirmīt solīji parādīt savu bildi, viņš ieminējās. Jā,
Tuliņ. Viņa piegāja pie sienas un atvilka kādai prāvai gleznai priekškaru nost. Tad paņēmusi rokā lukturi ar 5 svecēm, turējuši to pret gleznu, teikdama: skaties un saki, vai es tāda esmu? Viņš vislielākā mērā pārsteigts skatījās gleznā, kur zeltītos rāmjos bija redzama cieba visā savā jaunības daļumā un skaistumā, bet pavisam bez apģērba. Dižanie mati vien izlaisti pilnīgi vaļām, bija vienīgais plīvuris, kas ziņkārīgām acīm zināmā mērā aizsedza viņas auguma daļumu. Viņa stāvēja pie kāda platlapaina istabas koka, turēdama sev rokā āboli, un smaidīdama lūkojās pretī apskatītājam. Cik skaista un kādi gari mati, brīnīdamies klusi izsaucās Matīs. Toreiz, kad mēs pazināmies, tev vēl nebija tik gari. Bet tagad ir vēl garāki. Pagaidi, kad palaidīšu vaļām, tad redzēsi. Un ābolis rokā. Kā tad? Kā jau ievai paradīzes dārzā, viņa teica klusi un priecīgi pasmiedamās. Kur tādu bildi dabūji? Tā taisīta Vāczemē, kad ar veci bijām tur aizbraukuši. Slavens meistars to mālēja, maksāja dažus tūkstošus. Jā, redzu, tu esi dzīvojusi pavisam citādā pasaulē un gluži citādu dzīvi nekā es. Kad bildi bija aplūkojuši, viņa to atkal aizsedza un sacīja Matīsam, ka varēšot viņš iet nu pie miera, jo pēc tāda gara ceļa atdusa vajadzīga. Runāšoties atkal rītu tālāk. Iekam iemiegot, varot paskatīties košas bilžu grāmatas, kas noliktas pie gultas uz galdiņa. Novēlējusi vieglu dusu, viņa izgāja no istabas. Matīs drīz atradās siltā, mīkstā gultā. Paņēmis grāmatu, viņš to brīdi šķirstīja. Tur bija dažādi kara skati, bet pavisam citādi, nekā viņš tos līdz šim bija redzējis. Virsnieki, zaldāti, zirgi un viss cits tik skaists un tik glīts, kā jau grāmatā un uz bildes. Īstenībā tādi nebija nekad nedomājami. Drīz viņam apnika šādus karus skatīties. Arī miegs mācās ar tādu smagu varu virsū, tā kā grāmata izslīka no rokām, un viņš ātri iemiga. Neattapdamies, pat izpūst piecžuburēnajā lukturī degošās sveces blakus gultai uz galdiņa. Pēc dengtas iziešanas pirmajā iemidzī siltajā istabā miegs bija tik salds un tik neatvērāms, ka viņš citu neko vairs nejūt, tā kā tikai šo saldo miega varu. Šī pirmajā iemidzī viņš sapņoja dīvainu sapni. Šķita it kā dzirdētu durvis veram. Savādā nespēkā viņš tikai ar pūlēm spēja drusiņu pavērt smagos plakstienus. Visa istaba viņam šķita savādā spožā gaismā, it kā saulē atspīdam. Laikam tas tā tik izliekas manām gurdenām acīm, no kurām miegs vēl nav izgulēts, viņš sapnī nodomāja, un nespēkā laida jau plakstienus atkal kopā, nekā nedomādams par sveču izdzēšanu, kad nejauši pavērsis acis uz durvju pusi, to pašu skaisto bildi, ko pirmīt bija redzējis zeltētā rāmī pie sienas, tagad ieraudzīja izkāpušu no rāmjiem un stāvam pie lielā gumijkoka tepat blakus galdiņam. Tāda pat skaista, daļa, kā tur zelta rāmī, tikai mati, vēl garāki. Rokā paņem to sārto āboli, smaidīdama turēja viņam pretī. Gan daudz, ko esmu redzējis un dzirdējis, bet to gan nekad nebūtu varējis neiedomāties, ka bilde var kļūt dzīva un pate izkāpi no rāmjiem. Viņš sapnī domāja, pūlēdamies, samulsušā prātā uzmosties no sava neizprotamā sapņa, bet uzmosties kā nevarēja, tā nevarēja. Kas? Vai viņš bija jau nomodā? Bet kāpēc tad acis tā ar miegu pilnas, ka nevar pilnīgi atvērt, un galva tik dulna? Bet tas no vīna. Nespēdams izšķirt, vai tas viņa nomods vai sapnis, viņš tomēr, kā pret paša gribu, sniedzās pēc burvīgās sapņu bildes, kas bija pienākusi jau tuvu, un viņš satvēra ķizīto āboli ar visu roku. Matīs nodzīvoja pie Ievas gandrīz veselu nedēļu. Tā viņiem bija laika diezgan izrunāties par dažādiem notikumiem,
ko pagājušos gados piedzīvojuši. Viņi starp citu ieminējās, ka tagad, kur viņai Niedolu muižā un pie vecā Lielkunga tāda vara, viņi gan varētu ko darīt viņu laimes īstajam postītājam, Bruģu muižkungām, ja tas kopš dažiem gadiem nebūtu aizlaidies projām, vai nu zināmās lietas dēļ ar Bruģu Lielkunga naudas skapi, vai arī tas varmācības labāk, ko ar viņu izdarījis. Toreizējais notikums viņa tagad liekoties kā ļauns, sen pieredzēts sapnis. Viņa par to arī vismīļāk negribot, nec domāt, nec runāt, vienīgi, kad vecā čigāne, mazā Janīte, kādreiz te uzklīstot, tad nākoties pārunāt toreizējos notikumus. Nu jau gandrīz veselu gadu nesot vairs redzēta, laikam būšot miruse. Kalna ļaudīm jau bija pasacījusi, ka Matīs ir viņas tūs radinieks brālēns, kas pēc vairāk gadiem pārkļuvis mājās no kara un no turku zemes un tagad atnācis apsērst savu brāleni. Vecā pavārene, dabūjusi zināt saimnieces radu bijušu karā, jēmās to izvaicāt daudz un dažādi, starp citu es to redzējis arī ģenerāli Todlēbenu, kas viņas vīra nelaiķiem esot no radu puses, bet, kad dzirdēja, ka Matīs dažus gadus nodzīvojis Viļņā, tad gribēja zināt, vai pazinas arī Siļķu Judeli, kas tur pāra gadu tīrinieku dēļ saturēts cietumā, un daudz netrūcis, kad būtu pakārts. Vecāji arī, vai ko dzirdējis par grāfa Platera nošaušanu, kuru tagad apdziedot visos tirgos, pat ubagi staigādami apkārt pa sētām, skandinot žēlas dziesmas par viņa nāvi. Matīs sateica, Siļķu Judeli nepazinis, bet grāfu Plateru nošaujot bijis pats turklāt kā skatītājs. Kaps jau bijis iepriekš izrakts, un bedrē līdzās iedzīts zemē staps, pie kam nošaujamo piesiet. Bet grāfs teicis, ka nav vajadzīgs nedz viņu piesiet, nedz arī acis aizsiet, stāviešot tāpat. Nostājies tad arī pašā bedres malā, un kad norībējuši šāvieni un iekritis bedrē, tad ūdens augstu uzšļācies gaisā, jo bedre bijusi pa pusē pilna ūdens. Ak, Dievs, cik briesmīgi, izsaucās rokas salikusi pavārene. Bet poļi gan arī bijuši dažreiz ļoti nežēlīgi. Tā pa Siļķu Judeļa kara laiku tie pie Bārtas upes uzbrukuši krieviem, kuri pat labam bijuši izvārījušies kāpostus un gribējuši turēt pusdienu. Tomēr poļi tak nav gaidījuši. Nav ļauši krieviem pat turēt pusdienu, bet aicinājuši tuliņu uz kaušanos. Un tā nabaga krieviem vajadzēs kauties nēdušiem. Un, lai gardais ēdiens nekristu poļiem rokās, tad triekuši to Bārtas upē, visu gaļu iekšā. Ai, vai kāda skāde! Jā, karā iet gan briesmīgi. Viņiem runājoties redzēja kuknē ienākam klibu ubagu. Tūliņ arī dzirdēja dobju vīriešu balss sakām. Dziesmā par to lielu kungu grāfu Plateru, ko krievi Viļņā nežēlīgi nošāvuši. Pēc šiem vārdiem ubags dziedāja. Ak, mana sirds jau trīcēt sāk, kad redzu, kas priekš durvīm nāk. Tie žandarmi ir pēkšņi klāt un spīķi man priekš krūtīm stād. To ieraugot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt. Tie ķēdēs slēdz man baronu, man lielu kungu Plateru un vediekš tumšu cietumu, kur neredz saules gaišumu. To ieraugot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt. Cik briesmīgs cietums šeitan ir, kas dzīvību no miesas šķir, tie tumši tārpi šķirlanti, tie moca baida briesmīgi. To ieraugot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt. Ak, mana sirds to liecina, ka rītdiena būs beidzamā, jo manu dzīvību netaupīs un miesas bedrē iegrūdīs. To domājot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt. Kā notrīc mani locekļi, kad redzu tiesas sulaini, klāt lieli pulki zaldātu ar šķēpiem plintēm bruņotu. To ieraugot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt. Tie veda man no cietumā uz lielu Viļņas pilsētu, pulks muzikantu pakaļ nāk, tie dzied un spēlē manu nāvu. To ieraugot man spēki zūd, ak, baile, baile, mirt man grūt.
To vietu redzu tuvumā, kur bēdre jau ir gatava, liels staps uz ledus uztaisīts, tur drīz es tapšu piesaistīts. To ieraugot man spēki zūd, ak baile, baile, mirt man grūt. Kā manas miesas dreb un trīc, jau tuvu man klāt pēdējs brīds. Ar Dievu bērni sieviņa, ar Dievu Viļņas pilsētā. Ar Dievu man teicot spēki zūd, ak baile, baile, mirt man grūt. Jau rindas stāv nostādītas, jau visiem plintes gatavas, jau virsnieks uzsauc 1, 2, 3, un pienācis mans pēdējs brīds. Es vairāk nekā nespēju, kā vai, šaujiet, uzsaucu. Jaukas ziemas rītā Matīs devās ceļā atpakaļ uz Bruģa novadu. Teikdamies ar nākošu pavasari gribam tur sākt citreizējo amatu – ēku celšanu. Uzmetusēs savu lapsādas kažoku, Ieva gāja viņu pavadīt. Pēc taļa puisis, kam viņa bija likuse aizvest savu radinieku līdz Bruģa novada robežām un pārlaist pāri Ventai, soļos brauca ar pajūgu tiem gabaliņu iepriekš. Bija agrs rīts. Zvaigznes mirdzēja tumšzilajā debesis augstumā. Tik retā sētā redzēja uguni spīdam. Visur valdīja vēl nakts miers un klusums. Un mana cieba negrib nākt man līdza. Vienam man jāceļo atpakaļ uz dzimtenes ārēm, jokodamies bilda Matīs, soļodams blakus Ievai un turēdams viņas roku savā. Bet viņa atteica nopietni un kā likās dziļi kustināta. Ai, Matīs, es tev ietu līdzā, lai tu kur piedams, kaut līdz pasaules galam, ja es nebūtu še saistīta ar nesarojamām saitēm. Apdomā, še mani bērni, še manu bērnu tēvs, še manu bērnu apgāda un nākotne, tu esi par vēlu atradies. Ja tu būtu nācis agrāk, kad man vēl nebija bērnu, ai tad tava cieba nakts vidū un ar basām kājām būtu aizskrējusi tev līdza. Bet, kad ir bērni, tad pirmā kārtā jārūpējas par tiem un jāpriecājas par viņu laimi un labklājību. Mātei un tēvam ar savu prieku un savu laimi tad jāpaliek pēdējā vietā. Tā to dzīve prasa, un tas ir pareizi, un tā jādzīvo. Ja nav iespējams sasniegt savu laimi, tad cilvēkam tomēr vēl atliek darba diezgan, rūpējoties par citiem cilvēkiem, vispirmā kārtā par saviem bērniem. Dzīvojot vieglo vaļas dzīvi muižā, man par šiem visiem gadiem, pēdējiem gadiem, bija laika diezgan izdomāties uz visām pusēm par cilvēku dzīvi, arī par mūsu savādo likteni, un katru reizi es nācu pie tā galaslēdziena, ka, ja tu arī atrastos reiz un vēl mēs redzētos, es tomēr tava sieva nevarētu vairs kļūt, tam teikt, kā mans liktenis, saistīts ar maniem bērniem. Tad viņš šķīrās. Ieva lika teikt mātei un māsām labdienas, un ja māte nevarot ar vedeklu satikt, tad, lai tik pavasarī braucot abas ar neprecēto māsu šurp. Viņa jau ar kungu runājusi, un viņš esot labprāt ar mieru, ka māte nāk muižā par vērpuču un māsa par audēju. Kad dzīvosim, redzēsim, vai vēl kādreiz nāksies mums satikties, ja šī būs mūsu pēdējā redzēšanās, teica Matīs, sniegdams savai pavadītājai roku. Lai šā vai tā, redzamies vai neredzamies, bet atmiņu mums vienam no otra paliks visam mūžam. Viņa atteica to apkamdama un skūpstīdama. Tad Matīs iesēdās ragavās, un zirgs tuliņ sāka rikšot. Ieva brīdi nolūkojās aizbraucējām pakaļ. Tas rīta sakrēslā drīz vien pazuda viņas acīm.